klusie gadi. Un visu pēc tā kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās Galilejā, savā pilsētā Nācaretē, bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu, un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Lūkas evaņģēlijs. Šie Jēzus dzīvē ir klusie gadi. Neparastākais notikums, kas atgadījās šajā laikā un ir aprakstīts Bībelē, bija tas, ka vecāki Jēzu uz dažām dienām bija Jeruzalemē pazaudējuši. Viņi, protams, atrada Jēzu. Viņi to atrada templī, mācot rakstu mācītājus. Bet citādāk Dieva dēls dzīvoja itin parastu dzīvi. No mātes apguva sadzīviskas prasmes, bet no tēva galdnieka amatu. Viņš lūdza Dievu kopā ar saviem vecākiem. Kopā ar vienaudžiem devās uz vietējo sinagogu, kur mācījās lasīt un rakstīt. No galvas apguva Bībeli. Un šajā laikā viņš visapkārt redzēja un piedzīvoja ikdienišķo pasauli, no kuras vēlāk smēlās līdzības. Sēšana un pļaušana, gāni ar saviem ganāmpulkiem, zvejnieki laivās, krietni un nekrietni cilvēki, ģimenes un to ķildes. Šajos gados Jēzus gatavojās savai patiesajai misijai. 3 gadus viņš mācīja, sludināja, dziedināja un visbeidzot cieta, mira pie krusta un augšām cēlās, lai visi, kas viņam tic, arī iemantotu mūžīgo dzīvību. Dārgais Jēzu, paldies, ka esi ar mani ikdienas. Vadi mani pēc sava prāta. Āmen.